Labdien, Rīgas draugi, viesi. Šis būs no tās sadaļas praktiskie piemēri. Robeža, kur atrodas, tā man jāspiež tos priekšu. Vieta, kur atrodamies, sanāk Visvalša tajā pašā malā. Ietilpst 81 kvartāla sadaļā. Tā robeža gāja pāris konto hallei. Ir vairāk mums projekti Rīgas centrā, bet šis ir droši vien viss tāds personiskākais arī, jo sanāk, kad es nodzīvoju vairākus gadus tieši uz Strelnieku un Ganīlas stūru un skatījos visu laiku uz to lielo stāvlaukumu. Šis jau ir kaut kāds laiks, kas bija ilgu, kopš 17. gada vai 18. kad šī pirmā kārta Magdalēnai tika uzbūvēta. Mēs zinām to vietu, tas ir starp Antonijas un Emīla Melngaņa uz Strelnieku ielām. Tā ir Rīgas vēsturiskā centra robeža sanāk, un ir tā, ka mēs zinām, kad bija likums tāds Rīgas vēsturiskā centra ir joprojām, un es spiežos kaut kas. Ok, aizgāju pa daudziem. Un tā likuma viens no punktiem ir, ka ir atklāts konkurss, nepieciešams, ja mēs gribam kaut ko publiskajā telpā būvēt, un mēs neaicināti, pieteicāmies 2006. gada šajā konkursā, un mums bija tā laime uzvarēt. Un novietne tātad, ir zināma, mana asa visdrīzāk būs vairāk tā Vaņšu tilts, un kas aiziet uz pa Valdemāra ielu, jo kādreiz mums profesors Krasniņš stāstīja, ka patiesībā Rīgas ģeometriskais centrs esot Ķīpsali. Tur arī mēs kopnītnēs dzīvojām, un tad staigāja pa to Valdemāra ielu, un pirmā ģimnāzija korī dziedāja, un tas tā viss bija atkal manas. Un šis noteikti bija mans rajons. Mēs analizējam šīs plūsums, un mēs redzam, kas notiek blakus. Attīstās Skansts, attīstās šis Ņuhanza. Un te ir tāda schēmiņa, kas no 2006. gada, kā mēs visu to redzējām. Tātad mūsu uzdevums bija augšā tur ir Strelnieku iela, pa labi ir Melngaļa iela, un apakšā ir Antonijas ielas, tas slavenais līkumiņš. Un mums ideja bija vienkārši savienot šīs trīs ielas, vēl trešo kāju pielikt klāt. Tā būtu tā publiskā pasāža, un mēs tā kā stāstījām, ka tie būtu Magdalēnas dārs, tie būtu lieli un plaši, un mēs to saukt par semi-private, pusi privātu, pusi publisku telpu, kas ir komunas dārs, un tas mazais, tas būtu ļoti aktīvs un nemierīgs un dzīvelīgs. Un tā bija tā ideja. Un ideja bija arī par 3 dzīvojamiem, bet atšķirīgiem kvartāliem. Un atkal jau to brīdi mēs likām iekšā tādas idejas, ka tie varētu būt kaut kāda tāda ķēmiņa, kas tomēr viss ir vienojušies pastāvēt blakus vienotā komunā. Bet tāpat laikā dažādi, un tas arī bija tāda ideja, ka dažādiem arhitektiem arī būtu jāprojektē tik liels kvartāls, kas ir 2500 centrā. Tā bija tā schēma, kas arī 2006. gadā tika vēl iekļaut Rīgas jaunajā teritorijas plānojumā, un tad mēs arī uztaisījām tādu logo. Man tāda skica bija, kad ir tas centrālais laukums, ir 3 tās lapiņas, kas ir šie tie aktīvie, un 3 lielās lapas, kas ir šie Magdalēnas dārzi un bitī, tas būtu tas birojs. Šobrīd tas 1/3 ir tā bitīte, pārvērtusies, jo vēl viena ideja 6. gadā bija tāda, ka mēs nebūvējam lielus pagrabus, bet mēs cenšamies maksimāli mašīnas noslēpt, jo viss tas aktīvais mašīnas prom. Tātad mašīnas prom, cilvēki iekšā, un tā bija ideja, kas ir realizējusies, un tik tiešām tā viss ir telpa cilvēkiem. Tās bija to brīdi vīzijas, kā mēs tur to redzējām. Bija solījumi, kad I am a blind window, I never have seen a sun, I don't need donations, but please tell me about Magdalēna. Tas bija tas, ko mēs rakstījām, un tas bija tas, ko cilvēki arī atceras par šo projektu, jo šitās 3 vai 4 gadus bija šādi uzraksti un solījumi bija. Pienāca 12. gads, un šo vietu iegādājās starptautiskais attīstītājs Vastint. Mums jau bija ar viņiem sadarbība pie Business Garden un Lindenholms projektiem, tur Mārupas Rīgas robežā. Viņam arī pieder blakus tā Hotel Alberts, tagad Marriott. Un viņi, viens no uzsvariem, ko es gribu teikt, kad, ja tik ilgi projekts ir pastāvējis, tad ir vērts viņu ļoti rūpīgi pārvērtēt. Tiešām paskatīties
vai tā ir joprojām, vai nevajag kaut ko mainīt. Un tas ir par ļoti lieliem projektiem. Droši vien tā būtu tā labā pieeja, pārvērtēt riskus. Viņi uzreiz teica, mums patīk ļoti tas projekts pirmo kārtu taisam, bet domājam par nākošām. Un tas, kas mainījās, viens no kvartāliem tika pārtaisīts par biroju un komerci platībām, jo tā ideja bija, lai šeit būtu dzīvība, lai mazām kafejnīciņām un visām tām komerci platībām būtu interesanti. Mums vajag 24/7, lai tur ir arī darbdienās, kad teiksim, dzīvojokļi, cilvēki ir prom, ja, lai tur būtu dzīvība, lai tur būtu interesanti. Tad vēl viena lieta bija tā, kad palielinājās tas centrs, tas vairs nebija tāds izskriet cauri un varbūt tur piesies, bet tik tiešām tas laukums ieguva tādu, jau tādu funkcionālu raksturu. Un jūs, tie, kas ir praktiķi, viņi zina, ko nozīmē atrast vietu stādījumiem, pilsētas centrā, kur tev ir komunikācija muģekļi un transporta visādas prasības un ugunsdrošības prasības un pilns. Bet mēs ar to sākām. Mēs sākām sadarbībā ar Alps, mūsu partneriem šajā visā vidas. Tā doma bija arī iesaistīt cits arhitektus un uztaisīt vadlīnijas, dizaina vadlīnijas. Tur bija, 100 lapām bija visi tie principi, kas tad ir tas, kas raksturo tā mērcīt un tā tālāk. Un mēs sākām ar to, kur vispār mēs varam atrast saliņas stādījumiem, kokiem, zemē. Mēs zinām, mēs vienmēr varam ielikt kokus kastēs, bet tieši kur mēs varam sastādīt. Un mēs atradām tiešām, vismaz 80 koku tiks iestādīti Magdalēnas kvartālā. Tad mēs analizējām visas plūsmas, gan piegādes, un arī tie nosacījumi, protams, ir tādi, ka tur līdz 7 vai cikiem kaut kādas piegādes var notikt, pēc tam tikai ļoti ierobežots. Klavieres tu var pievest, ledskapu, bet neko citu. Tur principā tā nav zona braukšanai, tā ir zona cilvēkiem. Tad sadarbībā ar Ķurenbeits, tie ir angļu interjeru un dizaina birojas. Katrā ziņā tas projekts ir taps tādā plašā sadarbībā. Tik analizēts, bildi izšķirspēja nav pat labākā, bet var saprast, tas ir centrālais laukums. Mums bija viena brīdi domāts līmeņos, viņi taisīt, bet mēs sapratām, ka šie līmeņi mums mazina multifunkcionalitāti. Līdz ar to, lai tur varētu notikt, piemēram, krastu mačs, varbūt kādreiz no operas varētu arī Magdalēnas kvartālā notikt, vai visādi autotirdziņi, nakts tirdziņi, visādi dažādi scenāriji, tad, lai tomēr tas ir iespējams un tāpat laikā būtu arī vieta šiem apstādījumiem, kokiem. Šīs ir no citiem projektiem, bet ideja mēs uzreiz domājam par to, lai šī publiskā telpa, kur ir blakus dzīvojumā, netikt pārgaismot. Mēs domājam par pieklusinātu apgaismojumu, lai tur ir omulīgi, lai tas, tad mēs brīžiem redzam, kad ir, tiešām ir pārgaismot projektu, un tas ir diezgan tracinoši cilvēkiem, kas grib dzīvot centrā. Jā, šis ir no mājaslapas, kad arī 2 pirmās ēkas, viņas 100% ir pārdotas, un cilvēkiem tur ļoti patīk dzīvot. Visi tie dzīvokļi caurējoši, viņiem ir gan šis dārza sajūta, gan ir pilsētas aktīvās puses, un tas ir viens no principiem, ko mēs dzīvokļu plānojumā izturam arī dēļ veidināšanas un dēļ tādas ilgtspējas, un cilvēkiem tik tiešām tā ir laba vieta, kur dzīvot, un to es varu apliecināt, jo mēs arī paši iegādājamies vienu dzīvokli, ko pārtaisījām par savu biroju. Tās ir tādas vīzijas, kā mēs pamazām virzamies. Es gribu 1 minūti ietaupīt priekš nākošā runātāja. Tad jā, te ir to pašu birokrātiju sastopoties. Mēs kaut kādām mājām atteicāmies, lai tur var visādām prasībām un vienkārši to mūru mēs piesaksim ar koku iestādot, bet būs šī dažādība, būs kaut kas no vēstures, to, ko mēs varam saglabāt. Mēs tiešām cenšamies saglabāt, jo tas stāsts nav dziļš par Magdalēnas vēsturi, bet tomēr mums tur ir tā ķieģeļa mājiņa, ko mēs maksimāli gribam. Un šis ir no Magdalēnas dārza. Un man tāds saruna ar kaimiņu, ar Tomasu, es viņam prasu, kā tu te jūties? Viņš ir pirmais iedzīvotājs, kas laikam iegādājās dzīvokli. Viņš saka, fantastiski. Vasarā bitītes lido, klusums, putniņi, čivini, bet viņš ir pašā pilsētas centrā, kur viņš iziet, tur patās ārā uz Dzirnavīles un aiziet ar pāris soļiem. Tā dzīves kvalitāte ir superīga. Es tur esmu piedzīvojis daudz laimes mirkļus, ko arhitekts var vien piedzīvot, ka tu redz laimīgs cilvēks tavā projektā, kā viņi kopā socializējās, kā viņi iznāk uz terasītiem, kā viņi bērni spēlējās tajā drošajā pusprivātajā vidē, kas ir pacelt, tāpat laikā tas tāds komunas veicinošs. Ja. Un, jā, es varu to laiku atskaitu ņemt pēc savas meitas, jo viņai pat palika 17 gadu, un viņai otrs vārds ir Magdalēna. Tāpēc, ka tad, kad es skaņoju skiču projekts, un man bija jāliek ļoti daudz parakstu, toreiz vēl nebija digitāli rīki, es to darīju sēžot blakus dzemdībās savai sieviņai. Wow! Paldies! Wow! Paldies, man!